Vēl bez dzīves prieka un intereses par visu jaunu un cilvēkiem, par govju labsajūtu pat ļoti karstā laikā liecina dažas tādas fizioloģiskas lietas, kā piemēram elpošana. Jūs zināt, govs elpošanas kustības ir apmēram 1 kustība sekundē, jeb apmēram 40-60 elpošanas kustības minūtē. Pasties, re? Vai te viņai ir karstums stress? Nav. Viss pietiek. Tā, jā? Nu, re, šajā saimniecībā ir nodrošināts gan kolosāla gaisa apmaiņa, gan arī vēja plūsma. Pat līdz 4 metri sekundē te uz govīm pūš. Nu, riktīgs vējš. Ja? Un tātad bez elpošanas kustības skaita minūtē mēs varam vērtēt arī govju temperatūru. Tas ir sarežģītāk, jo jāiebāž termometrs govai pakaļā. Bet, ja temperatūra ir virs 39,5 grādiem, tas arī liecina par to, ka govs vairs nespēj sevi dzesēt un ir pārkarsušas. Tā kā pret karstumu stresu ir dažādi risinājumi. Pirmais, kas ir jādara, jānodrošina svaigs gaiss un vēja plūsma. Ja? Vismaz 2, 3, pat 3,5 metru sekundē, lai govs tiktu dzesēts un ap viņu lielo ķermeni neveidoto šis karstā gaisa masa. Čau!